Labdien! Sveicināti, mīļie Kandavas iedzīvotāji! Un man gribētos pateikt tādu īsu ziņojumu, ka mūsu brīnišķīgie mūziķi, kas ir atbraukuši no Šveices, viņiem ir sanākusi neliela ķibelīte, jo lidostā ir palikuši viņu muzikālie instrumenti. Pēc daļa muzikālo instrumentu arī viņiem šeit ir uz vietas, un viņi spēlēs ar esošajiem muzikālajiem instrumentiem. Arī viņi ļoti atvainojās par to, ka viņi nav arī apģērbā tādā, kā viņi bija plānojuši būt, jo arī, kā es saprotu, apģērbs ir palicis viņiem lidostā. Tā kā neturiet ļaunu prātu uz mūsu mūziķiem, nevis mūsu, bet uz Šveices, uz mūsu viesiem. Viņi izdarīs visu to, kas ir viņu spēkos un pāri viņu spēkiem. Un es esmu Henrijs, pārstāvu Starptautisko lietušķo cilvēku apvienību, un mēs visus jūs ļoti mīlam ar Kristus mīlestību. Mēs esam atbraukuši vienkārši nodot jums sveicienu no mūsu starptautiskās apvienības. Un gribētos jums novēlēt pilsētas iedzīvotājiem šodien, lai jūs varētu pilnīgi visiem cilvēkiem, kas jums ir darījuši pāri vai kaut ko izdarījuši, kas jums nav patīkams, vienkārši piedodiet viņiem. Atlaidiet viņus, piedodiet, atveriet savas sirdis, ielaidiet savā sirdīs Jēzu Kristu savā pilsētā, un lai Dievs jūs svētī šajos brīnišķīgos svētkos. Paldies!